atsaukšies uz to, kāda ir Skandināvijas pieredze. Lūk, kliedēšanī Zviedrijā vess kļūst ar vienu maz populārāks. Kāpēc? 2 iemesli. Tāpēc, ka tiek izcieši meži lielos apmēros, un otrām kārtām tiek izmainīta esošā vides ainava. Un tagad visi kopā padomāsim. Mums būs 78, mēs būsim atlaidot Latvijā. 78 spējas stācijas, varbūt vairāk. Tad iedomājieties, kāda izskatīsies Latvijas ainava, ja šis murgs piepildīsies. Un otrs ir ļoti konkrēts piemērs no iknīgas darbības mūsu pagastā. Tas gan ir saules parks. Bet mums ir tāds slavens ceļš V1445, kas savieno Abauniekus ar Tūgumu novadu centru. Iedzīvotāji par šo ceļu ir lūgušies, stāvējuši, krituši, un šis ceļš beidzot 27. jūlijā pagājušajā gadā tika nodots eksploatācijā. Ignitis ir sācis darboties mūsu, izmantojot šo ceļu nepilnu pusgadu. Kā jums šķiet, pa kurien brauc pārlādētās kravas mašīnas ar grantu? Ceļu, kuru nespēja ir ierobežot līdz 30 tonām. Jūs domājat, ka jūsu sapantraktori izmantoja, paskatījās uz šīm zīmēm? Nē, tas ceļš jau ir bojāts, viņam vēl nav gads, bet viņš jau ir bojāts. Un tas ir ļoti konkrēts piemērs, kā jūs esat sākuši darboties. Tad pasakiet man lūdzu, mans jautājums beigās. Kā liekas notikt visam tam, ko jūs rādiet tur uz ekrāna? Paldies! Par situāciju uz valsts ceļa V1445 būsim precīzi, būsim korekti, izmantosim tiešām to informāciju pēc fakta. Jā, šis ceļš ir pa vidu Saules parkam, ko mēs būvējam, un ceļa īpašnieks ir Latvijas valsts ceļi, un uz ceļa ir uzklāts dubultās virsmas segums, kas nav asfalts. Pārasti šādam visā citā Latvijā pa šādu ceļu varētu braukt ar smaguma ierobežojumu līdz 40 tonām. Šīm ceļam ir uzliktas 30 tonnas, kas jau ir neierasti. Uzsākot būvniecību, mēs šo ņēmām vērā. Mums ir 2 veidu piegādes, tātad ir šīs piegādes, ko organizējam mēs paši, un mums ir 40 tonnas svars. Mēs pirms tā ceļa posma, tad ir svara ierobežojums, mēs veicam kravas, es iedrīkstu redzēt jūs sev īstenībā. Mēs veicam pārkraušanu, mēs apstājamies, mēs 10 tonnas. Es gribēju paskaidrot par to, mēs uzņemamies, jums ausis kustās, ceļa eksploatācijas noteikumu, un par konkrēto situāciju mēs reaģējam operatīvi uzreiz, mēs atzīmēs Latvijas valsts ceļiem, ir